Nu tā taču tikai plēve. Daudzi tā domā. Jūs jautājat? Diavers atbild. Patiesībā šī plēve, jeb membrāna, ir viena no svarīgākajām jumta konstrukcijas aizsardzības kārtām. Kvalitatīva difūzijas membrāna palīdz pasargāt koka konstrukcijas un siltumizolāciju no mitruma, kas zem jumta seguma var nokļūt lietus, sniega, vēja dzīta mitruma vai kondensāta dēļ. Tajā pašā laikā membrānai jāļauj mitrumam izkļūt no konstrukcijas uz āru, tāpēc visas membrānas nav vienādas. Tām atšķiras tvaika caurlaidība, ūdens necaurlaidība, UV noturība, izturība pret plīšanu un tas, cik droši membrāna kalpos ilgtermiņā. Lēta membrāna sākumā var šķist labs ietaupījums, bet jumtam, kuru plāno izmantot 30, 40 vai 50 gadus, šī nav vieta, kur taupīt uz kvalitātes rēķina. Svarīga ir arī pareiza ieklāšana, pārlaidumi, stiprinājumi, karnīzes zona, pieslēgumi un ventilācija. Jo pat laba membrāna nestrādās, ja tā būs uzlikta nepareizi. Tāpēc jumta tāmē vienmēr ir vērts skatīties ne tikai seguma cenu, bet arī to, kāda membrāna ir paredzēta un kā tā tiks ieklāta. Jumts nav tikai tas, ko redzam no ārpuses. Bieži svarīgākās lietas ir tieši tās, kas paliek zem seguma.